pašvaldībā domē tika sagatavots arī iepirkumu dokumentācija, lai veiktu iepirkumu atkritumu apsaimniekošanā, bet, diemžēl, arī Latvijas kopējā praksa un pieredze ir tāda, ka nevienmēr tas, kas tiek iegūts iepirkuma procedūrā, ir pats labākais, pats pieņemamākais, un kā mēs zinām, kas izriet arī no normatīviem aktiem, pēc tam šos līgumus koriģēt, grozīt, papildināt, pašai pašvaldībai ir milzīgi sarežģīti. Tieši tāpēc arī mēs gājām uz to, kad mums izvēlējāmies Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizāciju, kā uzņēmumu ar labu reputāciju, kā uzņēmumu, kas ir ļoti veiksmīgi strādājis un apmierinājis gan pašvaldību, gan iedzīvotāju prasības, darbojoties Ziemeļvidzemē daudzus gadus. Un tā mūsu izvēle bija pilnīgi loģiska tāda, kad mēs iesaistamies šajā organizācijā, lai šo pozitīvo piemēru, kāds tas ir Ziemeļvidzemē, ieviestu arī Saulkrastos atkrituma apsaimniekošanas jomā.